sāksim ar starpkontinentālu čempionātu un pēc kādu laiku ar starpgalaktisku varbūt varēsim turpināt. Un līdz tam gal jāpaaugas mums vēl nedaudz tehnoloģijās, bet es domāju, ka mēs solīt pa solītim tam. Kas tad mēs tur varētu būt tie pretinieki? Starpgalaktiski. Ļoti labi šahmeisteri. Bet to vēl pagaidām vēsture noklusē. Ilzi, labrīt. Labrīt. Es pieņemu, ka šajā rītā daudz ir modušies, nedaudz neizgulējušies, jo vakar bija bijuši ilgāk augšā. Nu kā par spīti tam, ka brīvdienās varētu gulēt ilgi un vēliet gulēt, ziemeļblāzmas nebija, bet nu vakarā gan tā daudzus varēja priecēt. Jāsaka gan, ka vairāk valsts rietumos un arī valsts vidienē, jo tur mākoņu bija mazāk. Un patiesībā es pat redzēju pāris ziņas šobrīd rīta agrumā, kad cilvēki ir devušies uz darbu un vēl kaut ko centušies iemūžināt, bet nu man, protams, jāsaka ar aci, nu īsti neko tā nevar manīt. Šīs bildes, protams, ir ļoti krāšņas un skaistas, ir izmantoti dažādi iestatījumi un ilgāka ekspozīcija, bet jā, ziemeļblāzma ir redzēta, nu, turpmākajās naktīs mākoņu debesīs būs vairāk, sagaidīsim arī lietu, un tā ka, nu, to turpmākajās dienās visticamāk tā nevarēs pamanīt un novērot. Bet šajā rītā noteikti visi pamana miglu, un arī spēkā ir brīdinājums par to, ka tā saglabāsies līdz priekšpusdienai. Tādēļ autovadītājiem un citiem satiksmes dalībniekiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Bet priekšpusdienā migla pakāpeniski izklīdīs. Diena kopumā būs mierīga, sausa un samērā silta. Šodien Latvijā būtiski nokrišņi netiek prognozēti, bet uz vakarpusi mākoņu daudzums no rietumiem nedaudz palielināsies. Un pašā vakarā valsts rietumos, tātad Kurzemē, arī iespējams īslaicīgs lietus. Bet diena tātad silta, gaisa temperatūra sasniegs +11, +15 grādus, būtīs lēns vējš, un arī Rīgā gaisa temperatūra būs ap +14 grādiem. Sausa būs diena arī galvaspilsētā. Arī diezgan saulaina, bet uz vakarpus arī Rīgā mākoņu debesīs būs nedaudz vairāk. Un tad turpmākajās dienās mākoņu debesis aizklās lielākoties, tāpat tie daudz viet arī atnesīs lietu. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu nebūs zemāka par +3 grādiem, rīt dienā iesils līdz +9, +15 grādiem. Bet tā kā mūsu teritorijā ieplūdīs siltāka gaisa masa, tad jau nakts uz ceturtdienu krietni siltāka, un dienā termometrs tabiņš vietām varētu sasniegt pat +20 grādus. Un ceturtdien arī būs šīs nedēļas siltākā diena. Šobrīd tas viss, un turpinām ar citiem jaunumiem.